Labrīt! Latvijas televīzija klāt. Par visu to, kas ir sastrādāts, būtu jāatbild vienotībai par pēdējiem 20 gadiem. Atzīstiet, ka tāds darbas piliens kā Kariņš visu sabojās. Oi, kā man pietrūks Smiltēna kunga tas āmurīts. Kariņa lidojums jau ir kļuvis par mērvienību. Viss. PSR un Revolūta vienkārši berzē rokas un saka, urā, malači latvieši. Jā. Mums ir likums uz likumu, nodoklis uz nodokli. Nevis 100 dienas iesildās, bet viņi visu termiņu iesildās un beigās pat nesaprot, kur viņi bija nonākuši. Pārregulēta valsts. Pārregulēta. Nākošais gads būs 5 miljoni dienā. Tie 3 priekšlikumi no opozīcijas, tas ir apsmiekls. Vienotība nepagriezīs. Un, diemžēl, vienotība ir izrakstījusies kā dzejnieks. Un tādiem kā Kariņš nepaslīdēs kāja, pirms viņi iekāps privātajā lidmašīnā. Paldies! Šis budžets ir ļoti adekvāti atbildes to ģeopolitisko situāciju, kurā mēs atrodamies. Jā, šobrīd ekonomika atrodas zināmā recesijas stāvoklī, ļoti vieglā recesijas stāvoklī, bet tas nav tādēļ, ka Latvijas tautsājumniecība būtu iebuksējusi sevis pēc. Tas ir tādēļ, ka Eiropas centrālā banka ārstē kopēji Eiropas un visas pasaules ekonomikas līgu inflāciju. Tas ir rezultējies, mēs redzam, lēnām skolēnu zināšanu apzinātnēs aug. Bet kopumā es gribu teikt, Latvija aug. Tad es gribu teikt lielu paldies valdības ministriem. Man jāsaka, ka šoreiz ir viena no konstruktīvākajām debatēm, kas ir bijusi tātad gan prioritāšu izvirzīšanā, gan diskusijā par to, kam tad mēs veltam resursus un no kā mums ir jāatsakās. Vēlreiz skaidrs, mēs nevaram visam, bet mēs tiešām nospriegojam sistēmu līdz maksimumam un devām, ko šī koalīcija uzskatīja par labu esam tām prioritātēm, tās ir nofinansētas. Milzīgs paldies jums visiem! Labrīt! Labrīt! Latvijas televīzija klāt. Garās debatas sāksies. Ko jūs atbraucāt Latvijas televīziju? Nebūtu atbraukuši, mēs būtu ātri jau pabeiguši. Oi, kā man pietrūks Smiltēna kunga tas āmurīts. Kad mēs kopā šeit tandēmā uzstājāmies, es runāju, Smiltēns daudzīja ar āmuru. Kolēģi, nespēlēsim šeit svētos. Skaidrība ir tāda. Koalīcija balsos, kā viņi ir nolēmuši. Opozīcija balsos, kā opozīcija nolēmusi. Un katru gadu, neatkarīgi no tā, kāda būs koalīcija, tas viss turpināsies. Naudas ir tik, cik ir. Daudz, maz, nezinām. Bet pat ja Kariņa kunga lidmašīnu mēs pieminētu vēl 10 reizes, tas neatrisina problēmu. Mēs runājam par miljārdiem, kurus mēs aizņemamies. Mēs aizņemamies apmēram 2 miljārdus katru pēdējo gadu. Jāatgriežas pie tā, ka šis tiešām ir 15. vienotības budžets. 21 gadu laikā, kopš atnāca jaunais laiks Repšs vadībā, pirms 20 gadiem, kad Dāvim Daugavietim bija 7 gadi, kad Jurēvis kungam bija 11 gadi, Kariņš bija ekonomikas ministrs. Bez tām vēl ekonomikas ministri ir bijuši Kampara kungs, Pāvļuta kungs, Ašerādana kungs. Vārds sakot, ir grūti nepiekrist tam, ka 21 gadu laikā par visu to, kas ir sastrādāts, būtu jāatbild vienotībai par pēdējiem 20 gadiem. Un jāsaka tā, ka vispirms jau, protams, par Kariņu kungu kā vienu no līderiem. Jūs esat dzejnieku valodā izrakstījies kā dzejnieks. Jūsu labākie dzejoļi pagātnē, pareizāk sakot, tie labākie dzejoļi laikam nemaz arī nav bijuši uzrakstīti. Kamēr šeit sēdēs cilvēki, kuriem krēsli un amati būs svarīgāki par viedokli un stājas nemainīšanu, mums pašiem sev ir jāatzīst, diemžēl nekas nemainīsies. Un arī man nav atbildes tiem vēlētājiem uz to jautājumu, kas ar deputātiem notiek, kad viņi ienāk šajā Saeimas namā. Kā var tā cilvēki izmainīties? Nav atbildi. Un tas, ko es vēlreiz varu pateikt, ka šodien, diemžēl, mēs nevarēsim visiem nodrošināt finansējumu, visiem priekšlikumiem. Bet tas, ko es vēlos aicināt, neatkarīgi no tā, kura partija šodien ir pozīcijā vai opozīcijā, apvienojam spēkus, apvienojam prātus un sākam uzreiz pēc šī budžeta pieņemšanas strādāt jau pie nākamā gada budžeta un tieši koncentrēties nevis uz to, kam mēs naudu kā salaveči dosim, bet no kurienes mēs naudu ņemsim. Un es domāju, ka tajā brīdī, kad no šīs tribīnes mēs uzstāsimies ar konkrētiem priekšlikumiem, kā pelnīt,
kā palielināt ieņēmumus, tad mēs ieraudzīsim īstās sējas. Jo kā Salaveči mēs, protams, varam solīt visiem visu kaut ko. No tā naudas vairāk nepaliek. Tā kā es aicinu šajā gadījumā visas koalīcijas, opozīcijas partijas gatavoties šādām debatēm, strādāt komisijās, un es ceru, ka valdības pārstāvi arī nāks ar savām iniciatīvām, jo nevar būt tā, ka budžetu atnes uz Saeimu pašās beigās, ka jūs viņu jau esat lielā mērā izstrādājuši. Es piedāvāju tā, ka nākamajā dienā, no nākamā gada 1. mēneša janvāra, tad, kad viss atgriezīsies atpakaļ un strādās pēc Ziemassvētku jaunā gada starpsesiju laika, tad ejam kopā un sākam strādāt uzreiz. Nenesiet no valdības lūdzu to budžetu jau vasarā, tad, kad jūs esat jau viņu izgatavojuši. Ļaujiet arī opozīcijai piedalīties budžeta veidošanā. Paldies! Lai cik saldu medus podu šī budžeta izskatā mums neatnest vienotība, atzīstiet, ka tāds darbas piliens kā Kariņš visu sabojās. Jo šis budžets 2,5 dienas ir aizgājis tādā Kariņa lidojuma zīmē. Tā ir tāda Kariņa lidojums jau ir kļūst par mērvienību. Viss. Ja ne viss, tad ļoti daudz tiek mērīts. Ja nebūtu lidojis, tad būtu tas. Un jau pat žurnālisti arī raksta. Mēs plauktu un zeltu, jo Kariņš nebūtu lidojis. Bet savā ziņā tā ir taisnība, jo tas parāda attieksmi. Attieksmi pret cilvēku un attieksmi pret sabiedrību. Švajo kungs man jautāja, kādu vienu lietu es mainītu, ja es tagad būtu pie varas. Tas nav absolūti nepareizs jautājums. Jāmaina ir viss. Jāmaina Kāpēc Igaunijā ir tikai zemē nekustamā īpašuma nodoklis? Viņi muļķi, mēs gudri. Neapliekamais minimums. Skaidrs, ka viņš mums bija jāceļ. Skaidrs, ka pašvaldību izlīdzināšanas fonds bija jālikvidē jau sen un jāpāriet uz citu pašvaldību finansēšanas modeli. 7 novadi Latgalē un 2 pilsētas. Viss tiek dotēts. Visu Latgali tiek dotēts. 120 miljoni no centra aiziet uz Latgali. Tas ir normāli, tas nav normāli. Un Maksīmovs stāv ar izstiept roku. Atdodiet viņam 2% no degvielas, 3% no Rimī un visu, lai viņš tad cīnās, lai viņam būtu vairāk Rimī un vairāk degvielas stacijas tādā novadā. Un tad viņam varbūt būs nevis 12 miljoni, bet 20 miljoni, ko viņš pats būs izcīnījis. Un tā tālāk, un tā tālāk. Es ienācu ar tādu cēlu domu, ka viena no tām lietām, ko noteikti varētu izdarīt, būtu ēdināšanas industrijai samazināt PVN nodokli. Un pirms tām vēlēšanām iepriekšējām, kuras man bija pirmās, visas politiskās partijas parakstīja memorandu, ka PVN nodoklis ēdināšanas industrijai tiks samazināts. Nekas no tā nebija un nav vēl joprojām. Un nezinu, vai kad būs. Varbūt, kad būs, man ir jādod kaut kāds solījums, ka tad es aiziešu no politikas, no šitās tribīnas, varbūt tas kaut kādā veidā kaut ko pātrinās. Nezinu, spriediet paši. Ja tas tā ir, varbūt, ka tā arī jādara. Godājamā premjeras kundze, šis it kā ir jūsu pirmais budžets, bet patiesībā tas nav jūsu budžets. Tas ir budžets, kuru jūs saņēmāt mantojumā, un līdz ar to es neiešu un šodien neanalizēšu to, par ko mēs esam debatējuši pēdējās dienās. Es domāju, ka galvenais jautājums ir, kāds būs jūsu, ja jūs turpināsiet vadīt valdību, nākamais budžets, kas būs jūsu pirmais budžets. Un es domāju, ka jums vajadzētu mācīties arī no tām kļūdām, kuras ir pielaistas. Jo iepriekšējā laikā, diemžēl, ir bijusi arogance, opozīcija nav ņemta vērā, ar opozīciju nav bijuši vispār nekādi kontakti. Un šeit es gribētu vienkārši arī norādīt, ka Kariņa kungs, jūs neizmantojāt iespēju komunicēt ar opozīciju. Tā bija kļūda. Gribu teikt to, ka prezidents Rinkēvičs, neskatoties to, ka mūsu frakcija nav balsojusi par viņu, viņš aicina visas frakcijas uz komunikāciju. Man liekas, ka tas ir ļoti pareizi. Nevis tad, kad jau ka viss ir piedeķis. Jūs spītīgi aizstāviet pārspīlēto kapitālo remontu, kas ir viens no galvenajiem vājās kreditēšanas iemesliem, un mēs esam iedevuši ļoti labu attīstību Igaunijas un Lietuvas finansu ārpakalpojumiem. PSR un Revolūta vienkārši berzē rokas un saka, urā, malači latvieši. Jā. Mēs augam, mums viss notiek. Un vēl beigās par veselību. Varētu apvienot uz laiku? Deputāti piekrīt. Un
Es jau esmu to teicis nevienreiz vien. Pirms 5 gadiem bija 2 miljoni dienā veselībai. Nākošais gads būs 5 miljoni dienā. Un kas ir noticis? Ja pirms 5 gadiem jūs varējāt aiziet uz kādu no klīnikām un teikt, es gribu pie speciālista par jebkuru naudu, es samaksāšu. Jums tai pašā dienā vai nākošā dienā viņi varējāt tikt. Tagad jūs par jebkuru naudu pasaka pēc 6 nedēļām. Nerunājiet nemaz tiem, kas grib pavelt, jeb par to mūsu valsts finansējumu. Tie gadu gaida un vispār varbūt nesagaida. Tur būtu vajadzīga totāla revīzija. Tas, ka tur šitie ģimenes ārsti, kas mums te daži sēž, ir priecīgi, ka viņiem tur abum arī drusku palīdzēs. Tas neizlabos šo visu. Absolūti neizlabos. Tā kā es tiešām neesmu tāds optimists kā Šlesera kungs, kurš saka, ka tā kā jaunā premjera tur mums kaut ko tur pagriezīs to kuģi citā virzienā. Vienotība nepagriezīs. Un, diemžēl, vienotība ir izrakstījusies kā dzejnieks. Paldies! Iepriekšējā sasaukumā bija viens pusdienas, mēs ieturējām Maltīti kopā un bija 3, ZZS jau vairs nebija valdībā, bet bija 3 jūsu valdības ministri. Jūs, Dana Reiznietes, Ozols kundze un bija Bergmaņa kungs. Un mēs sēdējām un teicu, Māri, bet pasaka, kā ir? Kāpēc? It kā forši ministri, it kā ir viedoklis, stāja, viss ir, bet nenotiek pārmaiņas. Kas par problēmu? Lūdzu, apvienojiet debašu laiku. Deputāti piekrīt. Un viņi tā 3 saskatījās un nonāca pie viena kopīga secinājuma, ka faktiski ierēģi vada šo valsti un ir jābūt nenormāli harizmātiskam un spēcīgam ministram, lai caursistu to ierēģu bloku. Un jūs taču neapstrīdēsiet, ka nevienreiz mēs esam komisijas sēdēs dzirdējuši ierēģis, kas saka, nē, šitas tā būs, šitas tā nebūs, tikai pār manu līķi, kamēr es te sēžu. Tikmēr nekas nenotiks. Un tā ir. Ierēģi vada šo valsti, un mēs paši pie tā esam vainīgi. Es domāju, ka šodien Latvijā ir problēma ar kvalificētiem risinājumiem, idejām, cilvēkiem. Vienkārši mēs esam maza nācija. Mēs neesam liela valsts, kurā tiešām ir ļoti daudz cilvēku. Nomaina vienu, nāk vietā citi. Mums ir daudzi, kas ieņem amatu, bet viņi reāli nevis 100 dienas iesildās, bet viņi visu termiņu iesildās un beigās pat nesaprot, kur viņi bija nonākuši. Līdz ar to ir ārkārtīgi svarīgi nepieļaut šīs kļūdas, ir ārkārtīgi svarīgi izmantot visu to, kas valstī var būt noderīgs. Un es domāju, ka tas būs jūsu lielākais izaicinājums. Vai jūs esat gatava būt Latvijas premjera un ieklausīties visos? To, ko teica progresīvie, ka jūs esat tagad 3 priekšlikumus, es neteikšu jums paldies. Tie 3 priekšlikumi no opozīcijas, tas ir apsmieklis. Ja jūs tagad nākamgad pateiksiet, ka jūs 5 esat priekšlikumus atbalstījuši, neiet runa par 3 vai 5 priekšlikumiem. Tie ir Latvijas tautai svarīgi priekšlikumi. Un es apzinos to, ka ienākumi ir tik, cik ir, un līdz ar to, ja tu gribi palielināt kādam vairāk naudu, tev kādam ir jānoņem, bet vienlaicīgi es arī gribētu finanšu ministru uzrunāt. Tomēr vajadzētu mainīt šo Exceļa politiku un neskatīties tikai to, ko iesaka finanšu ministrijas ierēģi, kuri saka, ja nodokli palielinam, ienākumi palielinās, ja nodokli samazinam, tad ienākumi samazinās. Es domāju, ka mēs varam kopīgi atrast risinājumu, kā samazinot vienu vai otru nodokli, mēs palielināsim ieņēmumus. Tas ir iespējams, tas ir iepriekš bijis, bet pats svarīgākais ir tas ir nacionālā biznesa interese. Es aicinu tiešām valdībai regulārāk tikties ar Tirdzniecības rūpniecības kameru, darba devēju konfederāciju un runāt nevis vispār, kas ir jādara valstī, bet runāt par konkrētiem projektiem, kas ir svarīgi reģioniem un Latvijai kopumā, jo palīdzēt pašvaldībām, pirmkārt, mēs varam caur ekonomiskās aktivitātes veicināšanu. Veselu gadu te no Latgales novada nāca pārstāvi, kas lūdzās, lai viņus atbalsta saistībā ar industriālā parka izveidošanu. Ja veselu gadu viņi lūdzās, lai tikai uzsāktu, lai tiktu pie šīs teritorijas, tad jautājums, kad tas projekts tiks realizēts. Man šķiet, ka ir ārkārtīgi svarīgi pātrināt tempu, kā tiek pieņemti lēmumi, noņemt birokrātiju. Un viens no risinājumiem ir tieši valdības sēdes, uz kurām jūs aicinat
pašvaldību vai pārstāvis vai uzņēmējs, uzņēmums, nosakiet kritērijus, pēc kuriem viņi var tikt aicināti, bet ļoti bieži ir šī birokrātija. Ja iet parasto, ierasto šo rutīnu, tad beigās paiet vairāki gadi, kad to projektu saskaņo, un beigās tas projekts vairs nav aktuāls, un tādi bijuši ļoti daudz. Tā kā galvenais ir domāt, kā palielināt ieņēmumus, un, protams, arī valsts pārvaldi. Izmantojiet jauno valsts kontrolieri, uzdodiet viņam, lai nāk ar priekšlikumiem, ko var optimizēt, ko var apvienot, ko var likvidēt. Jo, ja jūs atstāsiet visu šo pārvaldi, kāda viņa ir ļoti smagnēja, ja 5 institūcijas nodarbosies ar to pašu, ko varētu darīt viena institūcija, nekas labs nebūs. Tā kā es novēlu jums veiksmi, un mūsu frakcija atbalstīs tos priekšlikumus, kas būs pareizi, un mēs kritizēsim, ja mēs redzēsim kļūdas. Paldies! Trešā lieta, ko es vēlos atzīmēt, mēs vēl joprojām esam augošā progresijā uz to, ka mēs esam pārregulēta valsts. Pārregulēta. Mums ir likums uz likumu, nodoklis uz nodokli. Kaut kādas tur visādi, ar ko tik nav apkrāmēts uzņēmējs. Un es vēlreiz atkārtošu to, ko es arī teicu pirms 4 gadiem, pirms 5 gadiem. Es savu laiku arī dzīvoju Igaunijā. Igaunijā, ko darīja? Uzņēmēji sanāca kopā un kopā ar politiķiem vienkārši atbrīvojās no nodokļiem, nevis no nodokļiem, bet no likumiem, samazināja likumu skaitu, nodevu skaitu. Viņi domāja par valstu kopā. Un varbūt tā ir viena no atbildēm, kāpēc Igauni ir tur, kur viņi ir, un mēs esam kaut kur nopakaļ velkamies. Nu jau arī Lietuvai, ne tikai Igaunijai. Un pēdējais. Kamēr nebūs politiķiem un ierēģiem uzlikt atbildību par to, ko viņi dara vai nedara, tikmēr tādiem, kā Pabriks, pastiepsies roka uz iepirkumiem 220 vai 330 miljonu apmērā, un tādiem kā Kariņš nepaslīdēs kāja, pirms viņi iekāps privātajā lidmašīnā. Paldies!